mašīnu, kurai driftēt riņķi. Ko var redzēt, bet tas, kurš sataisa šos dūmus, ir Ivo Cirulis, Latvijas čempionāta posma uzvarētājs. Ivo Cirulis, numur 4, uzvarētājs Latvijas drifta čempionāta posmā, un beidzot arī X5 pilots drīkst izkāpt no mašīnas. Somu piloti tagad taisnē, bet savukārt jau Nāgini Iezumpi izbraukums no boksiem ir parādījies Teimu Peltovā ar savu veco versiju, un arī viņš nosvilinās dažas riepas visiem Latvijas faniem par prieku. Šogad vēl starta taisnē Mika Kivī, Jana Leinonen un Juka Rintanen, bet nākamais rītā Teimu Peltovā. Drifts no diviem labākajiem Ziemeļeiropas braucējiem. Juka Rintanen un Jana Leinonen, 1. un 2. vieta Ziemeļeiropas drifta čempionātā, un tā viņi izpildās jau pēc finiša. Un tagad laiks vismelnākajiem dūmiem. 28. numurs Teimu Peltovā. Ir viņš tur vēl kaut kur tais dūmos. Teimu Peltovā, Somu braucējs. Ar iespējams vienu no vecākajām virsbūvēm šajā sacīkstē, 123. Mercedes, kur beidz ražot kaut kad 80. gadu sākumā. Dīzeļu motors un tur tāda automātiskā kārbata visām labīs un ļoti labs agregāts. Šodien Anders Tokānu Bilkelov no Zviedrijas ar 66. numuru. Teimu Peltovā savas mašīnas ilglavuti virsīstoši gumiju no Anders Tokānu Bilkelov riepām. Ziemeļeiropas drifta čempionāta noslēgums.
favorīts, labākais somu pilots, kaut gan līdz goda piedestālām netika, bet priekšnesums nenoliedzami labāks nekā pārējiem. Temu Peltolā! Kāds no latviešiem gatavs nosvilināt dažas riepās, Raivo Mužiks! Arī viss no tiem, kuri svilināja riebās. Raivo Mužiks vēl atstāja gabalus gumijas starta taisnē un šķiet, ka ar to arī braucēju rinda ir beigusies, bet mums īpašā balva Temu Peltolā. Temu Peltolā, please come to prize giving ceremony place and we have a special prize for you. So Temu Peltolā, we wait for you at the pedestal. Temu Peltolā, please come to podium. We have a special prize for you. You are a favorite of Latvian fans here in Riga.